Garš 7. dublis, Andri. Dublis numur 7. Vēlreiz sarokosimies, lai ir šoreiz oficiāli. Čau, Mārtiņ. Paldies, ka esi ieradies. Jā, paldies, ka pieņēmi mani. Otro reizi. Otro reizi, jā. Nu, jau reizi. Pirmās divas mēs kancelējam, un tagad tu esi. Vienu mēs nokancelējām manas vainas dēļ, vienu tavas, un tagad ir... Tagad esam kvīti, varam sākt kā balta lapa. Tagad mēs varam sākt kā balta lapa, pulkstens ir 7:30, un ap šito laiku Andris parasti iet gulēt. Jā, un paredzēts bija sākt 20 pāri 8. Nē, bet 20 pāri 6. Pāri 6. Jā, nu kaut kā tā. Diezgan laicīgi. Ir ok. Paldies, ka atbrauc. Paldies, ka pieņēmi mani. Liels prieks te būt. Un lai nebūtu tik sauss, mēs varam parunāt kaut ko Treknu. Pirmais jautājums. Tu teici, es tikko izdomāju pirmo jautājumu. Vai kaut kas ir mainījies kopš tavas iepriekšējās? Tad, kad tu ienāci šeit, ir savādāk? Jā, te bija vēl viens kaut kāds personāžs, kurš laikam ir tagad šitās. Nē, bet bez tā es neatceros. Vai kaut kas ir mainījies, nācis klāt, gājis prom? Man liekas, ka bišķiņ, sienas ir nolīpinātas vismaz ar kaut kādām novelcinām. Man tā šķiet, ka ir vairāk krāsainums šeit. Jā. Visāds kaut kādas uzlīmītas, tur tā ukraiņu lieta, tur točina nebija. Jā. Viņi ir, un tev ir cepura ar uzrakstu ir piekdiena, un es redzu, ka piekdienā ir jādzer viskijas, labi, ka šodien nav piekdiena. Tāpēc, jā. Šodien ir mazā piekdiena. Šitā ir ābols sulija, kas tas tā. Bet mazā piekdiena. Tieši tā. Es pa ilgiem laikiem citu Andrijā. Andris saka, ka viņš vispār licies ir mierā. Jā, es nelietu alkoholu, man ir nulle politika. Alkohols manā mājā nav, un ja kāds viņu atnes, tad es viņu kaut kur aizfīrēju prom. Man kāds uzdāvina, es skatos Mārtiņam dzimšanas dienu, ko uzdāvināt, man ir pudele. Tev tur skapīs droši ir pilns tagad ar dāvinām, ne? Nākamajā ko es pārdāvinu tā, ne, man ir kaut kāds pudeles, ko sievi izmanto gatavošanai, kaut kāds sarkanie vīni, un ko mēs izmantojam. Bet tāds alkohols kā tāds manās mājās vairs nav. Tas posms ir manā dzīvē noslēdzies. Okay. Viņš gan bija episks, kā mums visiem, bet pielikts treknes punkts šai. Nu, krūti. Bet tagad diezgan trendīgi, man liekas, šitā te tikt vaļā no visādām šmidziņām. Cilvēki pavalkās, man ir viena paziņa, kas tagad, piemēram, taisa internetu veikalu bezalkoholiskajiem, tikai bezalkoholiskie. Viskiju un brendiju un visu kaut kas. Nu, tas man īsti nav saprotams. Jā, man arī nē. Jo, piemēram, sulu vienkārši. Nezinu, kā kaut kāds varbūt bezalkoholiskais aliņš karstā vasaras dienā, bet tas ir tas pats cukurūdens, nu, principā. Tu zer kaut kādu tur kaut kādu saldināto dzērienu, bet kaut kāds bezalkoholiskais džintoniks, nu nav tā, ka viņš ir tā kā garšīgākais dzēriens pasaulē. Yeah. Nu, ģipa, tu dzer džintoniku, viņš labi garšo. Nu, man, piemēram, nav dzer tā. citu iemeslu, džintoniks. Vismaz es dzēru citu iemeslu dēļ. Nu tā, ka tur ir tādi ķīmiskie iemesli un labs garastāvoklis kādā brīdī, kurš pēc tam varbūt nomainās kādu citu. Kāds sūdzojums attaisīts. Bet sākumā ir labs garstāvoklis vienmēr. Sākās jau labā garstāvoklis. Nē, sākās jau labā, vienkārši tas iznākums. Manā gadījumā es nemāku dzert, es nemāku apstāties. Principā, ja es sāku, ja mēs te tagad ābolu sulu padzertu, nu, visticamāk, kaut kur es izpaldātu 5-6 no rīta no šīienes. Kā es jau var citreiz pabalkos, varbūt, ka mēs abi izpaldētu. Nu, visticamāk, mēs abi izpaldātu. Un manā gadījumā, par cik man tā dzīve bijusi ļoti krāsaina, tad mans organisms netur alkoholu. Man paģiras ir 3 dienas kā minimums. Kā minimums. Es vienkārši 3 dienas var izsvītrot no savas dzīves. Zinu, ka man arī. Bet tas ir pēc tāda kārtīga polšiņa, tā ritīgi, ka pasēžās. Bet tas kaut kādi pēdējie, es nezinu, 5 gadi šitā te. Bet kaut kādā vienā brīdī, tāds klikšķīts un visu un nenormālākā poha. Organisms vairs nespēja vienkārši to visu metabolizēt tādā daudzumā, kādā mēs esam pieraduši viņu lietot savos 25. Laikam, jā. Vienkārši patinam filmu atkārt 25 gados, kā mēs maucām. Netienam filmu atpakaļ. Bet ja tu tagad atkārtot, kādu no tiem, tu 3 dienas vienkārši reanimācijā gulāts. Nu jā, tā arī bija, tad, kad es kaut kādu brīdi vēl patrilināju, tā kā es piedos pretī tam visam, tos organismus dod tev namjokus, viņš saka, vecīt, rekur tur, redzi kā, tev 3 dienas ir athaģņaks. Muška tā kā, nevajag. Bet tu jau, tā kā, zini kā, es jau tomēr esmu gudrāks nekā, mans organisms, tā šitien, man tā liekas pašam. Tu paturpini vēl paspīdzināt sev kādu brīdi. Tad, kad es stāstu saviem klientiem savās programmās par uzturu,
un tā. Un tad es viņiem saku, ka organisms domā, ka saimnieks ir sagājis kuku. Nu, piemēram, viņš tur tagad nē, 3 dienas, jo vajag nomest svaru. Nu, vienkārši tur augšā bērniņš, jo saimnieks sagājis kuku, un ķermenim ar to jācīnās, tāpēc, ka kādam te ir aizgājis pa vīlēm. Jā. Un labāk ir ieklausīties tajā, ko viņš saka. Nu tā, mana filozofija šobrīd, kuras es nonācu savos 37, 38, ka es dzīvē cenšos darīt tās lietas, no kurām es jūtos labi. Un, respektīvi, es nedzeru, jo man pēc tam ir 3 dienas sūdīgi. Jā. Es vakaros nepārādos, jo nākošajā rītā es jūtos slikti. Nu, vienkārši tur vēl kaut kāds paralēls ar to. Un tad tu centies kaut kā tikt uz priekšu tajā savā labsajūtā, ikdienas labsajūtā. Jā. Tā es par to vajag domāt. Atkodēt kaut kā tur to. Nu, tādus kaut kādus hakus mēģinu dabūt, kas strādā man, un tad es testēju stāstījis ceļos 4:45. Jā. Es izmazgāju zobus, tur samīļoju suņus, izlaižu ārā, izdaru lietas, 5 es esmu uz riteņa. Mājās zāle. Stundu es minos, vai stundu taisu kaut kāds interviju, nu vienalga, ko es daru. Tad man ir spēka treniņš, kad 40 minūtes, tad ir stiepšanās, un tad ir mana ledusvana. Un tas ir mans īkrīta rituāls, un es viņu meklēju, kas man strādā. Kādreiz es to darīju vakaros. Tad saprotu, ka es neizguļos, tad es tur pārcēlu uz rītiem, un tad tur kaut kā ņemies un atrod to savu atslāgu, kas tev liek justies labi. Un tāpēc es saku, tagad nāk 8 šīs sarunas laikā, un es kaut kādā brīdī sākšu vienkārši žāvāties. Es jau ieritinos blakus meitai ap šito laiku, un visu, un jau guļu. Jā. Tas fāters nesen ticis nesen fātera godā, ne? Jā, tas ir tā labākā lieta, kas jebkad ar mani ir šajā dzīvē notikusi. Nu, tā kā, protams, lai man sieva piedod, bet viņi noteikti to saprot, ka kādas tagad paliek otrajā. Gan jau, ka viņai tāpat. Es domāju, ka viņai tāpat vienkārši mēs neatzīstam. Nu, par cik sieva šito neskatās un nestīsies, tad droši vien viss kārtībā. Varam runāt atklāt. Viņa šito taču neredzēs. Viņa ir antisociāls cilvēks. Viņai nepatīk šīs sociālo tīklu tā samākslotība. Kā es saku, mums nav pīkstuļu, vai ne? Nu, internetā 99% cilvēku dirž. Viss ir diršana. Nu, jā? Visi skatās skaistās Instagram bildes, un tad salīdzina sevi, cik man sūdīgi iet. Bet tu jau redzi tikai to feiko. Fasādīts. Tu jau neredzi īsto dzīvi. Un manai sievietes ritīgi besjā, viņa nevar tolerēt to. Viņa vienkārši nav internetā un viss. Es kādreiz viņu ielieku tur, kādos savos postos un tā. Viņa, es mīļā vienkārši neskaties, es visu kontrolēju. Kamēr tu neredzi, tas tev neatiecās, jā. Tici man, mīļā, neko apkaunojoši es nelieku. Viss tur kaut kādas savas sajūtas. Man starp citu ir baigi līdzīgas, man arī sieva. Viņu skatās tā, paņemsim šito nost. Tā, viņu skatās, viņu šķirsta Facebooks un tādas lietas. Tur kaut ko tur, tad pēc tam besējās tur, ka tur, nezinu, Trumps šitāds vai vēl tur kas. Vajag, pa kaut ko vajag, papērties vajag. Jā. Bet TikToks nav, šitās te platformas nav. Tā mana lieta, tas mans tuvākais logs zina, ko tev uzzinās, laikam bišķi vairāk cilvēku. Ja es varētu nopelnīt savu naudu savai iztikai, to, ko es pelnu, kaut kā savādāk, ne internetā. Man būtu kaut kāds cits ienākuma avots, ne internets. Es izdāsos ārā šajā pašā dienā. Visu izdāstu ārā. Jā. Instagram, visu atstāt YouTube, kur kādreiz tur pastīties, ka tu savus makšķerēšanas kaut ko, bet es izzāstu visu ārā. Ja tā mēs tā. Bet par cik mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka bez interneta nevar, un viss mans darbs ir saistīts to, ka visi cilvēki man nāk caur turieni, man ir internets. Bet arī tas, ko es rādu, saistās ar kaut kādiem mūsu ģimenes pamatprincipiem. Es neskrienu no rīta un nebāšu telefonu sievai. Mīļā, gribu kafiju. Kaut kāds tāds stulbības. Es vienkārši nedaru to dēļ tā, lai dabūtu klikšķis. Kaut kāds lietas, ko es jūtu, ir kaut kādas robežas. Un pie tā mēs arī ģimenē pieturamies. Nav tā, ka es tur tagad sev bildēšu tur stringos, tikai lai kāds tur laiciņi, lai vairāk. Laiciņi. Nav. Tas internets ir tāda riebīga padarīšana īstenībā. Jā, bet tajā pašā laikā, nekod rokā, no kur sēd, vai ne? Jā, nekod rokā, no kur sēd, tāpēc ir kaut kādiem saviem, izējot no saviem tiem dzīves pamatprincipiem, tu ievēro kaut kādas robežas. Tu nedari visu, lai galvenais dabūtu tos klikšķus. Tas nav dzīvē galvenais. Jā.
Man liekas, ka tas autentiskums. Saka, ka fakes un tā, bet, tu vairāk pie Instagram dzīvojies, tur tas fakeums, man liekas, ir bišķi vairāk. Es tāds, TikToks ir tāds, sēts puiks pasākums. Un tur, protams, kad netrūkst arī tur fake un visādi bullshit un tam līdzīgi, bet tur tas ir vairāk, man liekas, tāds tā kā, tāda prastāka tāda virtuve. Un es tur vairāk jūtos tā kā zivs ūdenī. Tur ir bišķiņ mazāk tie filtri, man tā vismaz liekas. Man patīk, kad mēs saglabājam to, kas mēs esam. Vienkārši nepazaudēt to, kas mēs esam. Un, piemēram, manā darbā, manā biznesā, teiksim, nosauksim to tā, man ļoti daudz sievietes raksta, ka viņām tieši tas patīk manī, ka es neko nefeikoju. Es saku, kā ir, es stāstu, kā ir, es tur vadu savas lekcijas, kuras tur nedēļā ir vairākas. Es vienkārši pasniedzu visu, kā ir. Es nemēģinu padarīt kaut ko krāsaināku vai attiecīgi tumšāku vai gaišāku, vai vienalga, vienkārši kā ir tā saku. Neko nemēģinu sasprost batons, nemēģinu skriet līdzi trendiem, nekam vienkārši. Tas ir tas, par ko es gribēju teikt, ka man liekas, tas autentiskums jau sāk meklēt vienkārši viņu. Tāpēc, ka jau apnīk nav, labi, tur kaut kādu, tur nezinu, tur Keanu Vesta tur veceni iznāca plikiem pupiem tagad. Tad tagad visi spriežā un ņemās darās. Whatever. Kāds starpības? Kas tavā dzīvē no tā mainās? Kas tieši mainās? Kaut kādā tur vēl zini, kurienē, vai ne? Lai staigā, ja patīk šitā. Tu to pašu teici par sievu, ka viņi tur sacpās par kaut kādu Trumpu. Un tā dzīves gudrība jau ir, tu cepies par lietām, kuras tu vari izmainīt. Ja tu nevari izmainīt to esošo lietu, nav vajag cepties. Priekš kam tu neko neizmainīs, paliks tikai sliktāk. Būs tikai sacepies. Būs tikai sacepies, un tad Mārtiņš dabūs iekšā. Tad Mārtiņš sacepsies. Kāds cits dabūs iekšā. Beigās Māpils ir sacepies tikai tāpēc, ka kāds trāms nepatīk, vai vēl vienalga, kas. Tieši tā. Nav vietas cepienam. Bet līdz tam ir jāizaug. Tu to nevar vienā dienā saprast. Jā. Tu tev taisnība. Man prieks, vecīt, man ir prieks parunāties ar džekiem, kurus es pazīstu no bērnības. Jā, tas pavada apakaļ bišķiņās vismaz. Mums nav liela gadu starpība. Tu gāji ar Komi, man šķiet, vienā klasē. Jā. Čumojāmies garažā ar Komi un Normi, un tā jau forši ir atcerēties un satikt cilvēks un atskatīties uz to, kur mēs bijām un kas mēs esam tagad. Kā mēs esam izauguši. Kāds joprojām raksta Facebookā muļķības un dara stulbas lietas, bet kāds kaut kur ticis izaudzis evolūcijas ceļā. Arī tas, jā. Arī tas ir foršs telīt, uz ko atskatīties, bet man patīk atmiņās pakavēties par tiem laikiem. Šatad iebrauk kaut kādā bezpriģelī, bet labi. Mēs te pirms tam sākām reikt par kaut kādām apils zivīm. Tev beigā nepatika. Kas noteikās tagad? Es starp citu nemaz nezināju. Man ir pašam starp citu īpašums pie sudas. Jā, tas ir laimīgs cilvēks, sapņu īpašums pie ūdens. Bet es nemaz nezināju, ka tagad ir atkal... Jo vienu brīdi nebija vispār. Tur atcēla to maksu. Jo tur bija kaut kādi politiskie lēmumi, kas tur. Tā lieta tāda. Lai kur es braucu, vai ko, ja tur ir jāmaksā, es maksāju. Attiecīgi, man liekas, ka es tādā veidā atbalstu to vidi un visu, ko es tur daru, viņiem ir līdzekļi sakopt un tā tālāk. Un tad Māpils zivīm, es jau vispār par šo biju aizmirst. Tad vispār par to nedomāju. Un tagad visi bet mēs esam Māpilī. Ko tad mēs pacelāsim šito tēmu? Viss kārtībā. Māpils zivīm. Viņi prasa par vienas dienas licenci 10 eiro. Viņi tev aiziet pie sudas lielā uzpludinājuma, tad vienīgā sakoptā vieta ir veiksparks. Vispārreiz ir miskaste. Un tad par to, lai es makšķerētu miskastē, kur nav izbūvēts absolūti nekas, man kā makšķerniekam, vai ne? Man jāmaksā 10 eiro. Un dod Dievs, ka tu tur kaut ko noķers. Es nezinu, es baigi maz no tā visa kaut ko rubīju, bet varbūt tā doma ir tāda, vai tagad sametam, un tad kad būs sakrāšu naudiņu, tad kaut ko uztaisīšu. Mums, ka tur tāda fīša. Bet zin kā, tad džekiem vajadzētu būt aktīviem, to visu nopublicēt, tāda lieta mēs tagad pacelsim, un tā mēs kaut ko darīsim lietas labā. Tā kā vispār tu met to naudu tur to čiriku iekšā.
Nav stāsts par to, ka tas čiriks ir daudz vai maz. Stāsts par to, kā tas čiriks tiek iztērēts. Manā skatījumā tas čiriks ir gadus 2 laikam. Un es braucu pie māmas, kā skatos, kā tur nekas nemainās, tā tur absolūti nekas nemainās. Jā. Tajā pašā laikā tu samaksā trīnīti, tu aizbrauc uz Burtnieku, tu aizbrauc uz Alūksnes, kādu citu lielu azaru, kur tev ir arī attiecīgi tu saņem no tā zivju daudzveidības, bagātības, no resursiem un no tā, kas ir izbūvēts tiem makšķerniekiem. Laipas, slipi un viss pārējais. Un tad tas māpils zivīm apzog mani. Nu labi, es īstenībā te vairs arī nebraucu nemakšķerēju, tā kā... Nu, votā. Bija vienīgais cilvēks, kurš pazaudēja vienīgais, kurš maksāja to čiriku. Tas arī vairs nebrauc. Pārējie tāpat Pārējie tāpat nemaksā. Un es vienmēr godīgi maksāju savu naudu, kas bija vienmēr. Es nezinu, kas tur notiekās. Man tagad, es pat īsti nezinu tos personāžus tur tā kārtīgi. Kaut ko tur bišķi pa ausu galam es dzirdējis, bet tā. Man nav jausmas. Es vienkārši vienu vasaru te braukāju. Un es tā kā ritīgi par to sacipos, jo man likās, nav godīgi. Jā. Un tad viss, tad es tur kaut ko paņēmu ar Siguldas novada domi un kaut ko uzrakstīju viņiem, tad viņi teica, ka jāsasinās ar pašu biedrību, jo tas ir viņu pārziņā un tā tālāk, un tad, man nebija laika ar to ņemties, un tā arī tas viss palika. Tad tu biji tā iesprints bišķiņās, sociālo, kā saka... Nu, es uzrakstīju pāris Siguldas novada domas deputātiem, kurš pazīst personīgi. Jā, Andri, nodosim tālāk. Jā, viņiem nav ko darīt, tur kaut kādā māpils zivīm tagad ķēpāties. bet tā ir svarīga lieta. Nu, jā, kādam svarīgi droši vien, jā. Bet, jā, ok. Varbūt ir kaut kādi cilvēki, kas gribētu braukt uz māpili. Jā. Nu, piemēram, nē, bet ir taču sacensības, ir kaut kādas noteikās. Man vispār, par cik es esmu tur patiesībā pieguļošās teritorijas īpašnieks, tad ar mani vispār neviens nav atnācis pat pārunāties. Es tikai skatos, stāv mašīnas kaut man tur stāv laukubiņā. Čaļi reāli filmas makšķerē. Man nav, es nekad neprotestēšu pret to. Pasaka Dievs, vāc, darbojieties. Bet iedodat man kaut kādu brīdinājumu, lai nav tā, ka es esmu tur balīti ieplānojis tajā vakarā. Es viņu neatcelšu. Zigā. Tikai es tur džekaju nakts makšķerēšanu, mēs tur patās uz laipiņas. Zigā, tu no rīta pamodies skaistā vasaras rītā izēja ārā. Kāls, aizies nopeldēs. Tur, bļaļ, telts priekšā. Džeki karpas ķer. Jā, džeki močī. Jā, nē. Vajag galvenais izkomunicēt to visu. Tas gan. Tur komunikācija ir tā kā apaļ, tur neviens nezin, ko nozīmē komunikācija. Varbūt, jā. Varbūt es kļūdos un šī podkāsta rezultātā tu līdz cena nokritīs uz 3 un pēkšņi tur būs daudz zivis un laipas un viss. Man patīk tavs optimisms. Šo podkāstu nosīsies 2,5 cilvēki. Pofīgi viss būs uz visu. Šitam podkāstam jēga vispār ir, ka mēs te atbraucam parunāties savā starpā. Mēs kaut kur bīdīsim. Jā. Bet tā labā lieta šim podkāstam, ka mēs atbrauc vismaz arī nedaudz sautīgi iemesli, dēļ man meitai vajag siltumnīcu. Aha. Jā, man meitai vajag siltumnīcu, gribu rādīt to foršo piemēru, kā tomāts izaug. Tu iestādi, tu rūpējies par viņu, viņš izaug, tu liec viņu uz galda. Tāpēc man vajag no tevis siltumnīcu. Tu gribi, lai tava meita nedomā, ka tomāti jau Rimī veikalā lauktos, jā? Es gribu, lai mana meita redz dzīvi. Jā. Kā notiek dzīve. Starp citu, šitais ir tāds, šis ir jau paliek trendīgi jau. Jo viens brīdis bija tāds, ka mēs tur tā baigi, tikko no tiem 90. izkāpuši. Vispār negribās neko. Tur pats atceries, es nezinu, kā tev bija, kad tu biji sīks. Mums bija tā, ka mēs tos kartupeļu laukus bijām atravējušies tur sīki, nafigam vispār. Priekškam, tāds riebums pret dārzu vispār kā tādu. Un tāpēc, kad senči bija izdomājuši, ka vajag fucking 9 hektārus ar kartupeļiem iestādīt. Ko darīt ar viņiem? Nav nejausmas brauks kaut kādu tirgu, kaut ko beigt tirgosies tagad. Vālai kā tur tāds puspajūls pa to lauku. Un tas bija ļoti daudziem tā. It īpaši tādos mazos lauku miestos. Un tā tendence bija tāda, ka baigi gribējās kratīties visiem nost. Yeah. Un tagad kaut kā tas viss sāk nākt atpakaļ. Paudzes paliek, arī paudzes bišķiņu vecāka paliek un tā. Un man jau pašam arī, kā man, pagaidām es vēl dzīvoklītī dzīvoju, ja? Bet tiklīdz tur tā, tiklīdz pie sūdas būs tur īpašums tur ir, bet man jābūt tur uz vietas visu laiku. Un tad jā, točni. Gan vadziņa kāda,
Pa lielam, nu tā kā man vecmutrītē bija tāds dārziņš, nu tā, man liekas, nereāli krūti būtu. Tur dīlīte ārā, kāds drusiņš, kāds kartupelīts. Nu nevajag tur, nevajag hektārus, jā, bet pa bišķiņam tur kāds kartupelīts, kāds tur dīlīte, tur zirnīts, pupiņas, vēl kaut kas siltumnīciņi ar tomātiņiem, gurķišiem. Un tāda idilīte bišķiņās. Un man pavalku šito arī. Tas mans sāpnis, man jau sieva, tā ka tur grožos, es laiks skatos kaut kādas lauka īpašums. Nu tā, ka man sieva saka, tu, principā, Andris varētu aiziet reāli mežā. Un tur dzīvot. Iedo kramiņu, jā. Bišķi pat rāku, īpaši tā, ka meita ir ienākusi, un tu gribi, lai viņa socializējās ar citiem bērniem. Un tu nevar vienkārši aiziet kaut kādā alūksnes novadā, kaut kur ķipa dzīvot. Darbs jau atļauj. Internets, kurš man nepatīk, viņš nodrošina šo dzīvi, kas varētu arī dzīvot alūksnes mežā. Patiesībā. Galvenais, tā zoniņa ir. Viņam būs jāņem tā maska internets, diemžēl. Jā, tagad jau nav problēmas, jā. Bet tad tu maksā, redz, kam tu maksā. Maksā sūdiem. Jā. Bet tā, neteiksim tā problēma, tas ierobežošais faktors šobrīd ir ģimene. Respektīvi, tu gribi, lai bērns komunicējās ar citiem bērniem un viss bērndārs un visas lietas ir tuvu. Nevar vienkārši aiziet dzīvot mežā. Nevar, jā. Vēl arī noteikti bērnam ir kaut kāda pulciņa un tā, vai tu dzīvo pie sudas, vai tu dzīvo centrā. Braukāšana. Cik tu tur ņemies pa pulciņiem braukā? Laiviņu. Laiviņu līdz veciem tiltam. Jā. Man ir stāsts no veciem laikiem. Pat nevajag līdz veciem tiltam, pāri līdz veikparkam, tālāk jau tu pašau. Jā. Tad, kad mēs ar Krīvītu braucām, kur Krīvītam dārs, un pie viņa bija tad baigie tusiņi. Jā. Tad kaut kad vasaras diena, vienalga, kas tas ir pirmdiena vai kāda. Vasaras balīti. Tur viss dienas bija piekdienas. Mēs tur devām virsū, un tad ar to laivu mēs braucām līdz tam veciem tiltam, tad līdz pastam. Tu sapildies, un atpakaļ uz laivu. Laivā visiem vieta vairs nepietiek, jo ir jāliek pudeles. Manta jāliek, jā. Kāds turās pie laivas, kāds airē, kāds tur kaut ko. Jā, bija tāda spēle, jā. Tā trasi no viņa dārza uz veco tiltu, bet labi, tad bija 17 gadi kaut kādi. Jā. Tur bija vienalga. Daudz nedomāju. Viņš bija kaut kāds uzdevums, kurā tu dodies, kurš jāizpilda. Jā. Bet es vēl pavisam nesen to trases laidus ar savu laiviņu. Kaut kādos Jāņos, man liekas. Māpelī ir volts vai kaut kāds bolts vai kaut kas, kas kaut ko piegādā? Nav, vispār nekā tāda, ne. Nav nekā. Mums ne tikai nav volts vai bolts vai vienalga, kas... Jums arī koļas vairs nav. Es nezinu par koļu, bet... Labākie burgeri Māpelī ir, labi, burgeris var dabūt muižā, cits tās, bet labākais suši Māpelī ir viršos pieņems. labākais, kas tur vēl viņiem ir? Ribiņas labākās ir viršos. Tāpēc, ka nekā cita nav, ir tikai viršu un vietējā šitā te, tur tāda pusģenku, tāda ēstuvi. Kur ir ēstuvi? Pusdienas, kur paēst pie šitā topata patēs. Lējā. Māpils kafēnīca. Jā. Tad, zini kā ir, baigi, šitais gan prasītos Māpelī tādu, kaut ko pa vidu starp to ikdienas to kotletīti, kas tur ir, un muižu. Jā. Muižā ir forši, garšīgi, bet katru dienu neies uz muižu. Bet taču bija kaut kāda kafēna, es dzirdēju, man Lauris teica. Bija. Bija tur, kur Augustiņš slavenais. Jā, bet location, diemžēl, jā. Tur lokācija ir, nekāda. Jā, bet tas, manuprāt, Māpelī ar kafēnu izdzīvo tādu kafēnu, tur ir baigi ekstrēmi. Nē, zini kā, kafēna, tāds, krodziņš prasītos. Es teiktu tādu... Tu ietu katru... Katru dienu, nē, bet... Nē, katru dienu, bet katru weekendu. Zini kā, tagad ir tā, kad man ir baigā darba duna, man ir periods, kad esmu vienkārši darbā. Visu laiku darbā. Tu tagad esi darbā? Tagad? Palielam arī, jā. Grozies kā gribi, bet tiklīdz tev deguns ir kamerā, tu esi arī drusiņ darbā. Tas viss kaut kā sasienās kopā. Es varbūt tas nav tagad baigi apzināti, kad es tagad viss tagad man ir šitās stundas tagad ir mārketingam veltītās, un es tagad tur sev maksāju algu vai vēl kaut ko. Tas pats zini, kā tas darbojās, vai ne? Bet teiksim,
Bet ir tā, ka mans tagadējais hobijs un aizraušanās un darbs un vispārējais vienā personā, tas ir darbs. Man vienkārši, es varu pa savu darbnīcu tur, es palieku vecs, es tā kā savs vecvāters. Māmas teica arī bija tāds, viņš aizgāja savu garāžiņu, no rīta aizgāja, tur atnāca pa dienu, paēst pusdienas aizgāja, vakarā atnāca mājās, pārlaist nakti tikai. Man kaut kā līdzīgi tagad ir tā, ka tu nevar tā darīt, tev dēls tikko piedzimis. Jā. Jāsaņemās. Bet tu pagaidām bet es domu sapratu tavu domu. Pagaidām ir tāds tas... kaut kāda, nezinu, ir tāds spiediens arī no aizmuguras pašam kaut kāds tur uz mugurāk, ka jāmauc visu laiku jāmučī. Un kas attiecās uz, teiksim, kas attiecās par tādu vietu māpelī, es būtu ar visām 4 pār. Pirmām kārtām es noteikti ietu paēst tādā vietiņā, kur ir tā, forši pagatavoti, tur tie frī kartupelīši ir turpat tās friterītī uzcepti, nevis es pat nezinu, kā viņi tur tiek gatavoti, bet tajos siltumkatlos tajos tiek turēti. Paldies jums, es esmu paēdis vismaz, ja, bet es noteikti labprātāk aizietu paēst tādā, foršā vietiņā, kur tev ir, kur tev smuki sagatavota tā porcija, tur, sagarnēt un tā tālāk. 21. gadsimta problēmas vienmēr sakot. Vai tev ir iespēja tur varbūt kādreiz kādu pizza šķēli izvēlēties, kādreiz kādu tur tas ir burgeri vai kādreiz kādu tur steiku vai, vienalga, tev ir kaut kādas opcijas vismaz. Un tas ir tas, kas ritīgi pietrūkst. Un man ir baigā cerība un tāda cerība, kad tā akmens ēka, kas pie pieturiņas tagad tur atkopjās, baigi gribētu, ka tur kaut ko tādu uztaisītu. Akmens krogu kaut kādu. Klausies, Mārtiņš būs pirmais rindā. Jā. Pirmais. Bet cik Māpelī teikt ir iedzīvotāji, tu zini? Es nezinu. Pašā Māpelī. Bet, ja tu gribi Māpelī nopirkt dzīvokli, ir 0 iespējas. Man tikko zem mammas pārdeva dzīvokli. Jā. Nebija tā, ka uzreiz pārdeva. Es zinu, jā, tas man krustā dzīvoklis. Nebija tā, ka uzreiz izcēla. Jā. Viņš paņēmās. Jā, bet, sākumā... Bet, labi, tur tie kaimiņi lejā, tur iesalnieks. Jā. Labi, tā ir bišķi. Zini kā, tā ir, tur bišķi savādāk situācija, bet, teiksim, centrā dabūt dzīvokli, krastielā dabūt dzīvokli. Tev jau jābūt jau ar galiem jau pie deputātiem jau. Zini kā, es domāju, viens iemesls ir lokācija, un otrs iemesls ir, ka tajā pašā Siguldā tās dzīvokļu cenas ir tādā kosmosā. 750 štukām nopirkt 3 stabu dzīvoklis Siguldā ir good luck. Jā. Un tad, un Māpels ir pietiekoši tuvu. Tad tu vari apsvērt iespēju nopirkt Māpelī, es nezinu, Māpels cenas, un 2 reizes lētāk točina. 3 reizes lētāk. Tur 4 stabnieku var īzī pa 50 dabūt, bet tad, kad viņš ir. Tad, kad viņš ir. Tad nav. Es savu pirms 5 gadiem, savu jaunajā projektā, kas tie uz Dzērveņa ielas, es savu dzīvokli pārdevu pa 96. Visi teica, es esmu kosmonauts. Es pārdevu savu dzīvokli, pagāja 2 gadi, mani tie, kas nopirka, viņi tirgoja man dzīvokli pa 140. Pēc 2 gadiem vienkārši tās cenas bāms. Es nezinu, es zinu, ka man klients tikko pārdeva savu pa 160. Jā. 160 dzīvokli. 76 kvadrātmetri. Kosmos. Nenormāls kosmos. Tā kā labāk ir dzīvot pie sudas skaistā īpašumā. Pa 160 tur toši. Viss, kas tev jādabū, ir zeme. Bet zemi var dabūt, zemi var dabūt. Tev nevajag Siguldas centrā zemi. Tur arī tur cenas ir. Zemi var dabūt un mājiņu uzbliest. 70 kvadrāti, come on. Un pie kam tev ir vēl 5. istaba, kas ir viss tavs dārs priekšā. Tā kā tas ir, tas. Es katrā gadījumā, es neesmu īpašnieks nevienam, zeme man ir, bet es neesmu bijis īpašnieks nevienai dzīvojamai platībai nekad mūžā. Līdz ar to pirmais, kas būs, tas būs tas, ko es pats kaut ko tur uzbūvēšu, uzķimiķēšu. Bet, un tad tev pienāks nekustamā īpašuma nodoklis. Bāms Mārtiņi pastīsies, veiksmīgs. Labi, šogad 300. Nākošais pastīsies, vēl veiksmīgāks. Labi, Mārtiņi, 350. Man šito stāstīja Veikparka īpašnieks. Viņš teica, es savācu šeit miskasti ritīgāko, un man par to tagad... labi slāna.
Besī, ne? Ja domāju, tu ienāc, būsim reāli, veikparku uztaisīt, tā ir dāvana Māpelī. Tas Džeks vienkārši, viņš ir filantrops. Jā. Viņš ir uzdāvinājis Māpelī foršu infrastruktūru. Viņš izstāstīja, kāpēc viņš to izdarīja. Nē. Es arī nezinu, varbūt viņš tevi teica. Es domāju, vienkārši ir mīlestības pret savu dzimto miestu. Jo tur 100% tas nav biznesa plāns. Tas vispār nav biznesa plāns. Tas ir, Džeks vienkārši, sirdi ielika, palielam, es nezinu, vienkārši savāc smuku teritoriju. Kaut kas jau arī notiekās, kaut kāda dužuka tur ir, bet, es domāju, ka tās investīcijas atgūt apakaļ. Tu brauc peldēt? Jā. Man nav jābrauc, es tur varu apenēs aiziet. Pat pa kalniņu lejā. Un tad, kad es dzīvošu, tad es varēšu ar savu motoru, lai viņu... Tev ir elektromotors, tev cita skaņa jāizdomā. Cita skaņa. Un viņš ir bez skaņas. Tikai vibrē, viņš tā, lai viņu... Zini kā, šitas te... Jā, pa viņiem grab kaut kas tur, jā. Un pateicība par to ir tāda, ka viņš Džeks normāli tagad bleķo to nekustamā īpašuma nodokli. Es neatceros, kurš sastīja. Tur, man liekas, jau bija 4 par skaitlis. Jā. Tikai tāpēc, ka smuks savas kārtībā visiem. Kaut kādu infrastruktūras objektu uztaisīt. Tā ir, ko mēs... Man liekas, vispār labāk ir uzcelt kaut kādu strojku, nenodod viņu īpaši, nenodod viņu eksploatāciju un dzīvot tur pusmūžu. Nevienam nesaka. Nevienam neko nesaka, jā. Un pofīgi vālē. Jā, ķipa īrē Rīgā. Kaut kāda adrese tev tur ir kaut kāda vitē un pats tur dzīvo kaut kur. Vispār Kili Andusā, Viļņā vai Igaunijā vienalga kaut kur. Tā kā, jā, tā ir. Es esmu skumji, bet šitā jāmuķās. Būtu forši, nebūtu tā jāmuķās. Anyways, tu savai meitai es izdomāju rādīt, kā audzēt kaut ko, kā aug. Es gribu meitai rādīt, kā notiek dzīve, kā notiek pasaule. Un tad mēs tur sievu domājām, ka mums vajag siltumnīcu. Un īstenībā tas stāsts bija, mēs sākumā jau varbūt lielākā daļa privātmā īpašnieki domā, kā mums vajag to alumīniju, to visu stiklu. Tad mēs skatījāmies 4 štukas. Pakasījām galvu. Baigi traki. Tā kā baigi traki. Yeah. Es aizbraucu pie savas māmas, uz māmas dārzu, kur viņai stāv siltumnīca, ko es uzcēlu tu jau gadus. Es nezinu, cik. Kad 5 gadu apakaļ, man liekas? 5 vai 6 toči. Un sniegs tur no viņas nekad nav tīrīts nost, nekas nav darīts. Yeah. Viņi tur vienkārši stāv. Yeah. Un no viņu kāds mēģinājis apzakt tos tomātus, izsakt un siltumnīca stāv. Yeah. Un mēs domājam, priekš kā mums tērēt tādu naudu. Yeah. Jāzvan Mārtiņam. Jā, barters kaut kāds. Yeah. Un tad audzēsim kaut kādus tomātiņus, kaut ko meitai. Jo pa lielam, ja tu tā paskaties, tāpat kā kaut ar to pašu makšķerēšanu, tas, cik tu ieguldi un cik tu saņem atpakaļ, ir tā, ka smieklīgi. Par to naudu tu var nopirkt tomātus. Nē, tas nav biznesa. 10 gadiem tos tomātus var ēst. Ķipa no sērijas. Ja mēs tā skatāmies. Mēs vairāk tā ņemšanās. Varam paskatīties, pašķietināt šito visu pasākumu. Ja mēs paņemam analogu tomātu, kas ir, pieņemsim, Geitliņu tomāts, viņš tāpat savu 7, 8 maksā kilogramā tagad. Jau. Tagad. Bet, gan tagad, gan arī viņam baigi tā cena arī nenokrītās. Viņš, man liekas, zemāk pat tur kaut kāda 3,5 nenokrītās. Jā, bet problēma. Tagad jau tu nevar izaudzēt tomātu pats. Nē, tas gan jā, bet tu viņu vari visādi citādi tur iekonservēt un pagarināt viņam to mūžu. Bet skaties, rekordu diskusiju, bet tā problēma, tomātu biznesa. Tad, kad tas tomāts ir visiem, un kad tu viņu konservē, viņš jau nemaksā neko. Geitliņu tomāts maksā. Bet protams, tavs māmas tomāts neko nemaksā. Aizbrauc pie māmas. Bet tur aiziet Māpils tirgu un tur piepirkt tos tomātus. Tas gan jā, tas jā. Tas ir skaidrs, ka tas nav iemesls tur iekonomēt naudu. Tieši tāpat kā tu teici, tu makšķeri nepērci, lai es tagad ķeršu zivis, lai man būtu mazāk izdevumu uz zivju produktiem ģimenē. Un īpaši tu esi vēl cilvēks, kurš tās zivis laiž vaļā. Jā, tas vēl jau vairāk, jā. Man ir stāsts, man sievai vecvecāki balvosīvo. Jā. Es atbraucu no Alūksnes pie viņiem, kaut ko noķeru, es viņiem stāstu, un tur tādu, kur ir? Kā atlaid atgrib. Vecais uzreiz viņam asaniņš. Debils esi. Kas ar tevi ir? Vai nu tu dirs, vai nu tu esi debils. Tur nav citu variantu. Ko nozīmē atlaidi atpakaļ?
Kas par debīlismu, kad tu medībās ej, tu arī nolies, labi, pēc tam skrien tālāk, ķipa, ja? Ej tālāk, bet tu vienkārši atlaid. Jā, atlaid, jā. Un tad, ja tu tajā vienādojumā ieliec to, kad tu tur atlaid kaut ko, Jā. tur nekāda matemātika nesanāk. Tur ir protams. 0 matemātika tajā visā. Nē, nu tas ir hobijs. Tas ir tikai vienīgi hobijs. Nu, tas ir nodarbošanās. Ir kam patīk braukt makšķerēt. Es saprotu, tev patīk braukt makšķerēt. Nu, ir kam patīk iet medībās. Tur var katru nedēļas nogalu maukt, tur dzinējos un tur plosīties un darboties. Ir kam patīk braukt rallijā. Un mums ir ļoti liela sabiedrības daļa Latvijā, kuriem ir tie saucamie zaļie pirkstiņi. Viņam patīk iebāzt tos nagus zemē. Dobē, jā, tās pakaļas ir gaisā, tu, kad brauc pa kaut kādiem miestiem, tur skaties, tur nūdistu pludmali nav jāmeklē, tur ir dibeni gaisā un viss spīd un viss notiekās, rušinās, dāmas un kungi, tā kā ir mums tāda kulturāla, tāda patika par to visu. Kroči, cik gadus tu tirgo un taisi siltumnīcas? Nu jau vairāk kā 10. Es kādreiz aptuveni saskaitīs, cik siltumnīcas tas pārdevis. Nē, vispār nav. Nav ne mazākās nojausmas. Nu, tā kā tie ir 1000. Nu, jā. 10 000. Nu, tāds vienkārši, uz kuru pusi mēs ejam? 5000, 10 000 vairāk. Nu, tā, pagad 10 gadi. Nu, varētu būt kaut kur ap 5. 5000 siltumnīcas. Varētu tā gadīt. Domāju, kādu pienesumu tas iedevis sabiedrībai ar šīm 5000 siltumnīcām. Jā. Viņi nevis pirkuši tur Spānijas tomātu. Nu, normāls zāģis Rimčikam. normāls zājas, reāls gremdējs. Jā. Nē, bet liela daļa ir no tām arī ir uz ārzemēm aizgājusi. Tā kā tur uz zāģis arī Lidlam un Aldi un šitādiem brīnumiem. Bet man tiešām nav nejausmas. Es neveicu tādu uzskaitu. Es kaut kā, tas neesmu tāds tipisks hardcore biznesu, tur tā haizivs saucamā, ja, kas tur katru rītu sāk ar Excel tabulu un vakaru beidz ar viņu, jā, un šitādā garā. Es kaut kā tā baigi neiespringstu to visu, bet tas ir skaidrs, ka es jau esmu vēl ļoti, ļoti maziņš salīdzinoši. Nu tā uz to nosaka to kvadrātmetru, teiksim, tā kopsumu, teiksim, katru gadu, kas notiekās. Ir jau džeki, kas māc tur pa 5, 10 un vairāk štukām gadā. Latvijā? Jā. Nu, ir lielie uzņēmumi, kas tirgo nu, tieši tās lētās alternatīvas, kas ir. Tad tās, ka tu atstaties pret viņu, viņi ir sagāžās. Tāds saliecās viņa bišķiņi. Nu jā, bet ja tu gribi lētu, nu tad viņi kaut kādā veidā ir jādabū lēta. Nu, tur ir uz materiāliem jāekonomē. Nu, līdz ar to... Mēs zinām. Līdz ar to... Jā, tā kā līdz ar to ir kas... Ir, kas viņas māca, un viņi māca tiešām lielā kvantumā. Un tie paši arī depo un kā ar autos tur arī ārā. Tur pastāv... Nu, es esmu viņus pataustījis, tos karkasiņus. Nu, man ir žēl to cilvēku, ka viņi kaut vai, viņi samaksā tāpatās, tas nemaksā 20 eiro. Tie paši, tāpat ir vairāk 100 tas pasākums. Nu, man ir žēl to cilvēku, ka pēc tam brauc pa Latvijas skatos pankūciņus, visur tas sniega. Tad mēs nonākam pie secinājuma, kas kopais maksā 2 reizes visticamāk. Nu, jo tev siltumnīca nostāvēs tur 10 gadus. Pirmoreiz lētāk, pēc tam bišķiņ dārgāk maksā. Tas, ko es stāstu savējiem, piemēram, par kaut kādu sporta apģērbu, nu tāds vienkārši mēs varam vienkārši salīdzināt, ka tu veic to vienreizēju investīciju savā tajā ziemas skriešanas jakā, un viņi tev kalpo 7 gadus. Jā. Tu nopērci par 160 eiro, nu pieņemsim, vai ne? Jā. Un tad tu izdali 7 gadiem, cik viņi tev izmaksā gadā. Nu, viņi tev neizmaksā neko. Vai tu nopērci kaut kādu tur pa 30 eirīšiem, nosalsti, saslimsti, iztērē naudu zālēs, kur tur vēl un beigās viņi atsakies no viņas, un tāpat tu samaksā 160 eiro, jo tu saproti, ka tev vajag to jaku. Un tas kopais maksā 2 reizes, un tas pats ir ar siltumnīcām. Tas ir ar visu. Nopērts kvalitīvu un viss, vai ne? Tas ir ar visu. Es nezinu, vai visās jomās dārgāk vienmēr ir labāk. Ne jau dārgāk, bet kvalitatīvāk. Kvalitīvāk. Jā. bet nevienmēr... Bet, zini kā, teiksim,
digitālajā jomā ir tā, ka tur var būt kvalitīvi, nekvalitīvi, tur vairāk strādā mārketings. Bet, teiksim, fiziskie labumi, kur ir, nu, protams, ir tāda lieta kā mārketinga jautājums, ja, kas ir, ja tu ieguldīsi pamatīgāko piķi mārketingā, tu vari kādu laiku čakarēt tautu, ja, un mēslu grūst iekšā, bet lielākoties tomēr jau, nu, kvalitāte viņi arī maksā, nu, objektīvi, tāpēc, ka materiāli, ja tu izvēlies kvalitīvu materiālu, to pašu metāla siltumnīcu, arī viņu var uztaisīt kvalitīvu, un viņi ir kas taisa, un viņas pārdod, bet viņas nemaksā 200 eiro vai 250 eiro par siltumnīcu. Viņas maksā bišķi citus cipars jau. Bet tur ir cits materiāla biezums, cita izturība, citas konstrukcijas, nu, konstruktīvā risinājuma un tā tālāk. Tur cilvēki ir stikla siltumnīcas, pieņemsim tās, kuras iepriekš minēju. Tur ir pavisam cits jau. Bet jautājums, vai tā stikla siltumnīca man izdzīvos ilgāk kā tava siltumnīca? Visticamāk, ka nē. Nu, varbūt visticamāk, ka jā. Domāju, jā. Bet cik ilgāk? Vai viņi tev 4 reizes ilgāk izdzīvos? Noteikti nē. Jā. Tas nozīmē, ka vienkārši mēs skatāmies no tās funkcionalitātes un tā racionālā viedokļa, ka siltumnīca afīgi nevajag. jā. Izņemot tad, ja tev ir sīkie, kuriem tu gribi pamācīt kaut ko, kā dzīvot spēr. Šitā nebija iedomājies. Man ir tā stikla siltumnīca, man agata paņem akmeni un tēti skaties. Jā. Cilvēks mācās dzīvi, un ko viņai teiks. Tas stikla siltumnīca ir izbombīta. Tāpat kā mēs bērnībā gājām ar akmeņiem dauzīt kaut kādas stiklas ārā, nu tā viņa tagad ir tavu stikla siltumnīca. Tikai viņi nevis randomā cilvēka, bet fātrim. Pateic, skaties! Tā kā mēs nonākam, mēs nezinām, ka jāliek tavu siltumnīcu. Jā, tur vismaz rakmeni nevar izdauzīt. Daudz labi iemesli. Ietaupi naudu un ilgi dzīvos viņi. Bērns neko nesačakarēs. Nē, šis nav reklāmas, kā saka, raidījums. Nē, nav. Bet vispār dārs kā tāds un tā tas dzīvesveids, ka tu šeit jau vairs neiet runa par līdzekļu ietaupījumu vai neietaupījumu. Šeit iet runa par brīvības sajūtu. Man pieņemsim, vispār tā ir svarīga tēma. Es gribētu panākt savu dzīvi tā, lai es neesmu vairs no viena baigi atkarīgs. Pat ja man viss sajiet ķīselī, lai es esmu pašpietiekams. Nu, ja sajiet ķīselī ar ienākumu kaut vai. Bet tas nav tāpēc, ka tur, pieņemsim, tu nevarētu izštukot kā šajā pasaulē kaut kā izpeldēt kā zivs, ja? Bet tas vairāk saistīts ar to, ka, nu, pieņemsim, mana utopija, mans utopiskais skatījums uz dzīvi, kā es gribētu sakārtot savu dzīvi, ka man ir savs īpašums, savs nams, uz kura man ir elektrostacija augšā uz jumta, nu, restīvi saules paneļi, varbūt kaut kāds vējs, tur vēl šitais te propellers, man ir elektroauto. Tad, attiecīgi, es pats sev dīzeli ražoju mājās, ja, kamēr guļu, ja, kamēr guļu ne, bet kamēr saules spīd ārā. Es pats sev izaudzēju lielāko daļu, tāpat tās rekordu kaut kā šitās cip mājiņu paņem, uztaisu, ielaižu vistiņas oliņas man katru rītu ir, kas ir ļoti, ļoti labs pārtikas veids brokastīs. Man ir varbūt, nu, es taisu kaut kādu barteru ar to, ko es izaudzēju, ar kādu ar sieru samainu pret sieru, ar kādu pret gaļu samainu, ar medniekiem draudzējos. Un tāds lokāls, naturāls pārtieku no tā, kas riņķī apkārt ir, nu, man dots. Pat ja tas ir dārgāk, vismaz sākotnēji, man liekas, tā ir brīvība. Tu zini Edgaru Zveju? Bija tāds čalis, viņš ņēmās Siguldā, kas tur plosījās? Jā, viņš plosījās Siguldā. Jā. Un tad tur viss tas Covids, un es tā kā viņi tā kā zināja, kaut ko sakoju, viņam līdzi skatījos, un viņš bija tā kā baigi anti tam visam, un viņam kaut kur tur aizbrauc ciet, vai kas notika. Šajos pārvācās uz kaut kādu meža vidu reāli. Jā. Un tagad kaut kad man viņu izmeta, viņš reāli dibina kopienas, kur cilvēki dzīvo tā kā tu aprakstīji. Jā. Viņi var pilnīgi pašpietiekami. Es tur paņemu no tevis tur olu, iedodu tev pretī to, un tad mēs tur kaut kā tādā veidā dzīvojam. Foršs komūnas. Viņš ir tādas komunas dibina, bet viņš tāds baigi antičalis, tā kā viss ir slikti. Viss slikti. Nu, zini kā? Nu, tas ir veids, kā mēs varam parādīt lielu garu vidējo pirkstu austrumu kaimiņam, lielu garu vidējo pirkstu. Ot ir, kas sūdzās par dzīvi, ja?
lielu garu vidējo pirkstu var parādīt, tur pieņemsim, ot tevi Latvija energo tagad apbižo. Nu, elektrības šitie piegādā. Nu, tu viņam pasaka, davai, es tev neļaušu, ka tu man apbižo. Jā, bet cik daudz tas ir gatavs upurēt no savas mūsdienu dzīves kvalitātes, lai parādītu visiem video pirkstu, tas bez mazai palikt pa kaut kādu tur, nu. Nē, bet tev jau baigi daudz, piedod atvainoju, tu vari ar elektrovāģi rulēt pa Latviju, vai pa pasauli. Nē, Mārtiņ, ko tieši tur upurē? Tu vispār afigeli. Elektrovāģis, māja piezara, saules paneļi. Nē, es nesaku, ka jādzīvo ar kādu dārzenim, ir jādzīvo normāli. Neskats, ja tu dzīvo normāli, tad jau tā upurēšana nav diezko liela. Tu joprojām saglabā visu ērtumu un tā tālāk. Nē, dzīves ērtumu saglabājot. Mēs runājam par, piemēram, kā Edži tur laukos vai tur kāds citās komunas, ko viņš dibina, un tur nav Mārtiņa nevienam elektrovāģis. Nē, tas jau ir āmīši jau. Nē. Tur tāds āmīši stils un tāds hardcore. Jā, es joprojām gribu pastīties YouTube un vakaros un ielīst internetā. Un kaut ko paburkšķēt pa valdību. Paburkšķēt, jā, kaut ko gudri pamuldēt. Kaut ko. Tā kā, nē, tā, ne tādā tur galējībā, noteikti nē. Bet tādu pašpietiekamību, tā, ka tu, es tagad dzīvoju tur, teiksim, es pats savu enerģiju saražoju, es pats savu pārtiku saražoju, kāpēc gan ne? Tas cik daudz enerģijas saražoju un ko es ar viņu daru, tas cits jautājums. Tur man tā šķiet arī ir jābūt kaut kādiem, vismaz man personīgi, kā privātmāja, vai ne, un tur tas viss kaut kāds ābels, man ir visādas lietas. Un, man tā teritorija nav liela, 1200, kas ir standarts. Bet tāpat kaut kādā brīdī tā ņemšanās ar to visu vasarā. Tur zāli kaut kas aug, tad tur ķirši mirst nost, tad tur kaut kas tas, tad tur šitais. Un tad tev vēl ir tavs ikdienas lietas. Un tad tu domā, es tagad dzīvot savā mežu vidū, Andri, jā? Tev tur vēl tur kaut kāda kartupeļi, kaut kas. Tu vienkārši no rīta līdz vakaram ar to kaplis tur močīts. Tev nebūtu laiks YouTube'am. Tur kaut kāds balanss jāatrod. Varbūt nevajag tur galīgi šīs. Ir mūsdienu tehnoloģijas. No tā nevajag atiet. Ir mūsdienu tehnoloģijas. Mūsdienās ir. Tev robots brauc un zāli pļauj, tev tas jau ir sakārtots. Es nesaku, ka mēs tagad gribu palikt. Tev vēl atnāk katru 3. nedēļu dzintra iztīrīt māju. Kas kaut ko saka kārtībā. Jā. Un tad vēl kaut kur tev dividendas iebirst no kaut kāda uzņēmuma. Viss kārtībā. Dzīvojam pašpietiekam un dzīvi. Dividendas no Ralfos iebirst un valē tikai. Viss perfekti vienkārši. Tieši tā. Pasēd kaut ko pabakst. Viss filmē Vīģiku. Man kartupeļi skaisti aug. Tur dzintra no rīta. Pasties kāds tīrs skaists svagas, vai ne? Viss tā kā vajag, jā. Bet dzintra arī vajag darbiņu iedot. Dzintra savādāk, dzintra atnāk. Dusmīgi paliek. Bartera rezultātā. Nē. Viņi tev savāc kartupeļus un apalna naudas. Man ar tukšām vagām. Tu laicīgi nesamaksā dzintra. Aiziet ar vezumu. Aiziet ar kartupeļiem. Viss ir ideāli. Pēc tam tirgu pērts no dzintras. Jā, jā. Ekvilibrijums. Ja tu gribi komfortu, tad ir jāpērk. Mēs nonākam pie tā pašā. Pats vēl izaudzējis. Jā, bet tur tā ņemšanās, ka savs šarms tur tajā visā ir, tajā siltumnīcā, visā savs šarms tur ir. Ir. Tā kā. Es sākumā uz māsu skatījos, domāju, ko tu ņemies? Ko viņi dara? Viņi arī, agrāk viņi vispār, kādu tur, es dzīvošu dzīvoklī visu mūžu un tādā garā. Un tad viņi sāka apšciemāt tur. Tā, man te vajag tādu. Sākumā Mauriņš visur smuki. Pēc tam, te vajag tomēr tādu dobīti, tur vajag tādu puķīti, tur vajag tādu krūmogu, tur vajag tādu ogu krūmu, tur vajag tādu. Vecumu. Es domāju, bļājus, tagad pat dārzniec esi palikusi. Kas tev ir, ko tu te ņemies? Tagad ir visa vasara dārzniec. Viņai patīk un ņemās un plosās. Tu nevari vasaras vidu izdomāt, es tagad braukšu. Jā. Ceļojumā pa Eiropu. Vienalga. Uz 2 dienām atlaist savu dārzu. Visu. Nē, tas dārzs nav problēma. Dārzu var atlaist 2 dienām. Ne uz 2 nedēļām. Jā, bet sunīti nevar atstāt uz 2 nedēļām, bet dārzu var arī atstāt. Tā ir īstenībā problēma. Bet sākumā es ar tādu, es vēl nebiju tajā dārza, tajā mindsetā. Jā, galīgi vēl nē. Un tad es tā skatos, ko tu te ņemies?
Un pie kam man vēl ir jābrauc, jāliek mulču, tur jābaro, jārok bedres kaut kādām tūjām, un vēl nezinu, kas davai nomierinies. Bet nē, beigās es tagad pats tā saprotu. Nu, forši. Ir forši tomēr. Ir patīkami pastīties, kā tas viss aug un attīstās. Un kaut kāds, nevis kaut kāds, bet ritīgs šarms tajā visā ir. Jā. Daudz pavalkās uz šito tagad. Jā. Pilns Instagrams ir visiem, tur ir siltumnīcas. Un es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka kaut kas ir pamainījies sabiedrībā, vai drīzāk tas ir tāpēc, ka es nopirku Opeli un tagad pēkšņi visi brauc ar Opeli Rīgā. Man liekas, ka tas varētu būt arī šitais efekts, ne? Es domāju, viens varētu būt, kad Instagrams ir pavilcis. Man ir siltumnīca un redz, kā es ņemos, un tagad visiem gribās siltumnīcu un ņemties. Un viens ir, kad mēs tomēr saprotam to, ka izaudzēt ir foršāk savu. Jā. Viņš garšo bišķi savādāk. Zini kā, bet Instagrams tev rāda to, ko viņš jau rāda tavu spoguli vairāk vai mazāk. Tas, kas tev interesē, to viņš tev rāda. Jā. Man liekas, 20-gadīgam Andrim Instagrams nerādītu, kā kartupeļus kāds audzē vai kā siltumnīcā rušinās. Tāpēc es Mārtiņ saku, ka tas viss nāk ar briedumu. Nu jā. No vecumu. Skaidrs, ka 20 gados tur tur viss savā. Kāda siltumnīca? Tur pulpika ratās pārsvarā pa Instagramu. Kāda siltumnīca? Kaut kāds mašīnas un meitenes. Mašīnas un meitenes, jā. Stanga vēl laikā. Jā, nu kaut kā tā. Bet tās foršas tāds tendences. Es nezinu, vecāki paliekam, bišķi savādāk viss tā. Baigi jau nevar aizvest. Kā man tūlītās... Cik jau gadu? Man aprīlī Sarakoņiks. Kāds jūties par to? Tā, vispār pofiks. Bet šitā, vai ne? Šitā vienkārši tas laiks. Bet laiks skrien anormāli ātri. Un tas gan ir viens, kad tikko bija rudens, tikko es domāju, bļāviens jāpārlaiž, kā ziemu pārlaist, kā kas ko kā. Ziema jau viss stultās, viņa beidzās jau. Beigas. Tā ir tā lieta, es iestarpināšu ātri. Kad laiks nepiedod kļūdas, vienkārši kaut ko izdarīja vai vienalga nerūpējas par sevi. Laiks nenormāli skrien. Un visi mēs domājam, ka mums ir nenormāli daudz laika šajā dzīvē. Mums visiem nesūda nav. Mēs to atapsimies, mums būs 60 gadi abiem. Būs 70. Un tas, ko es saviem stāstu, tu sāc domāt par sevi, par saviem 50, par savu labsajūtu un to, kā tu jūties un kā tu dzīvot šodien, savos 35. Nevis ķipa, pofīgi, jo pofīgi vienu gadu, pofīgi otru, ap 40 jau grūtāk ir kaut ko dabūt gatavu. Ap 45 jau vēl vairāk jācīnās, ap 50 jau tu esi nokavējis. Tagad jau tu vari, tu neesi nokavējis, bet tu nedabūsi to ārā, ko tu varēji no sevis dabūt 40 gados. Jā. Tāpēc es saku, ka tas laiks tā skrien, kad, davai sāc domāt šodien. Pofīgi, man tur 35, pofīgi. Un tad 40 gados īpaši sievietēm ir tas, kad viņas saprot, ka pakaļā kaut kas jāsāk darīt. Jā. Un vilmaiņa vairs nestrādā tā, organisms vairs nestrādā tā. Kā 35. Tā kā tas, ka tas laiks skrien. Es nonācu tāda uzņēmējdarbības, vienkārši vairāk no tādas darba etikas viedokļa tajā, kad arī pa lielam, ja tā paskatās, pēdējos 10 gadus, ar ko es to nodarbojos, uz tādu rītīgu pusgāzīti. Tā, kad būtu iemīnis grīdā, būtu pavisam cita padarīšana. Tā, ka paturēs grīdā. Jā, protams, ka visu laiku arī nevar grīdā turēt, bišķiņās izsilst, bet es zinu, ka tas potenciāls bija abnormāls. Salīdzinājumā ar to, kur es esmu un kā varēja to visu, pagriezt. Un tas ir tas, ko es arī tagad, tāpēc tagad ir tā, ka tad rītīgi otrā elpa, davai, let's fucking go. Davai. Pastīsimies, kurš šito var aizvilkt. Tad redzēs. Laiks, kā saka, rādīs, kāds viss tur iegriezīsies. Un viss noteikās. Man atkal, mēs esam, laikam, ļoti atšķirīgi tajā ziņā. Man atkal liekas, kad īpaši tagad, kad ir bērns, kad, es nevaru pazaudēt neko no viņas bērnības, jo otras iespējas ar šo mazo cilvēku man vairs nebūs. Tieši, varbūt tev būs citi bērni un viss, bet tieši otra iespēja ar šo cilvēku, viņi ir tikai vienreiz. Šī pieredze tikai vienreiz. Tāpēc darba ziņā un kaut kādā tādā maukšanā, man tagad ir tā, es daru, man ir jāaug, man ir jānodrošina lietas un es redzu to savu vīziju, bet es neatņemšu laiku,
kas man ir ar manu meitu. Nu, respektīvi tā, ka tas neiešu tagad all in, jo man ir kaut kas tā kā svarīgāks par all in. Protams, tas nav tā, ka es sēžu mājās un tur tikai uķini, jā. Nu, tā kā pofīgi. Protams, ir lietas, bet es šitam izgāju cauri jau. Nu, jo man bija tieši pats, tikai, man meita nāca, kad sanāk tā, meita nāca domā, Mārtiņ, domā. Tricārs vai tūlīt jau, jā, man tikko vēl tricārs bija, jā. Tad 30. Un man ir tā, ka es ar savu meitu ļoti daudz kvalitīvu laiku pavadījis kopā. Mums ir bijušas vasaras, un mums nekad meita nav bijusi, teiksim, arī bērnu dārzā. Viņai nekad nav bijis jāiet vasarā bērnu dārzā. Vienmēr ir bijis tā, ka tās vasaras bijis tādas, ka piepīč kāds ritīgi, visu laiku sīko tur ņēmies darījies. Tā kā tas viss ir forši, un to visu arī vajag. Tā, pagaidīšņās, man te ir puzle jāsaliek. To visu vajag, tas viss jādara, bet ir kaut kādam balansiņam jābūt. Tagad es varbūt esmu bišķi pa daudz kā otrā grāvī, jo tiešām ir tā, ka esmu ļoti maz mājās. Esmu 7 vakarā ierodos, tad puika ir pamodies no otrās gulēšanas, jā, tad man ir kaut kāda tur stundiņu pusotra ar viņu ko paņemties, un tad jau es eju uz ausis jau, jā, un no rīta jau projām jau. Tas ir varbūt bišķiņ otrs grāvis, bet tāpat tās nedēļas nogals man paliek ģimenei un tā tālāk. Bet šajā brīdī es jūtu, ka tas ir tas, kas man ir jādara. Yeah. Man ir jāmauc. Yeah. Vienkārši jāmauc. Es gribu izvest savu ģimeni no īrēta dzīvokļa ārā, es gribu sakārtot savu dzīvi tā, lai ir komfortabli, lai ir ērti riņķi apkārt, un ir jāmauc vienkārši. Tas ir, tagad vienkārši tāds tā kā, ko es iešu pret savu tādu tā kā iekšējo kaut kādu tādu feelingu, nē, ja mans iekšējais saka jāmauc, tad es maucu. Viss variet, jā. Un es arī močīju. Jā. Man patīk tas, ko es daru, man patīk, man komanda patīk, man patīk klienti mega patīk, vienkārši tik daudz laika tādas foršas atgriezniskās saites un vispārējais, tā kā. Un tas tikai tā kā tāda sniega bumba vēļu un mauc, un davai, let's go, mocam tik tālāk. Un tas tādā ziņā ir tik grūti. Bet tas, ko tu teici par meitu, jā, es ar savu meitu rītīgi esmu viņas bērnību, viņas mazo, to agro to bērnību var viņam rītīgi nomačī, jā. Ziņā, tur baigi incidents, tas ir daudz par to, es domāju, kā man ir 37 gadi. Jā. 38 tad Martā. Jā. Un tur kāds var teikt, tu vecāks esi vai vienalga. Kādam tas vecs, kādam tas jauns, kādam tas vienauds. Kādam tas jauns, bet manuprāt, tas katram jau savā laikā tas bērns ienāk. Es pievienojos, man bērns būtu ienācis 25 gados. Jā. Mārtiņ, es tur džastā vienkārši ar Ingaru mēs milzīgām acīm. 25, kāds bērns. Tad, ja bērns ienāk, piemēram, tagad, 37, man ir viss pasaules laiks, man ir sakārtots mans bizness, mans finanses, viss. Tad es varu būt ritīgi iekšā, pavadīt tādas brīnišķīgas vasaras un ņemties ar to bērnu un tā kā izbaudīt. Un tad tas ir tas, ko tu saki, kad tas laiks un feelings, un tad tu dari. Es tev varu iedot vienu ideju, sēklu. Man ar meitu ir tādas tēta un meitas dienas. Mēs divi tā aizmocam kaut kur. Visu dienu pavadām kopā. Man tādas ir jau tagad, jo man sieva studē Stradiņos, jā. Uzturu speciālistos, un tad, kad viņi ir skolā, tad man ir 2 dienas, mēs vienkārši kaut ko daram. Jā, ņemamies. Bet viņai ir, tai dienai ir arī nosaukums. Šodien, meitiņi, mums būs tēta un meitas diena. Vai nevis šodien, bet nākošais, meitiņi, mēs nākamā sestdien varētu uztaisīt tēta un meitas dienu, ko saka, let's go! Viņai tā jau ir jau tradīcija iegājusies, un kas ir pasākums ar nosaukumu. Tas tā kā, es redzu pozitīvus aizgāst, tāds ir kā apmēram. Kaut kas analogs tikai bērnam, vai ne? Mums ir gadiņš, bišķiņ vairāk tā gadiņš. Mēs vienkārši pamostamies. Mammas nav labi. Tēta. Tā ir tēta un meitas diena. Mammas kaut kur suņi kaut kas un dzīvojam. Jā.
tā kā ar tiem bērniem ir tā, ka daudz atziņas ir nākušas līdz ar bērnu piedzimšanu par darbu, par dzīvi, par laiku, pret sievu, ģimeni. Jā. Tu reāli saproti, ka tā, ka man nebija bērni, un man nāca klienti ar bērniem, un likās, ka tu čīs, tu visu laiku sagurus. Tagad es redzu, ko tas bērns paņem no tās sievietes, un reāli viņš izžmies to sievieti. Jā. Kur sievietēm, kurām ir 2 un 3, un tur zem 5 visi, kaut kas tāds. Tur vienkārši vimpels viņai jāiedod, kad reāli kaut ko tādu var pavilkt. Pirmais izžmies rītīgi. Nē, izžmies jau visi. Tas pirmais gads ir tāds, žostkīs. Bet cik es esmu tā, ievērojis, tad tur, kur ir 5, 6, tur jau ātēver. Tur arī ir tā, tur patiesībā tā pieeja ir diezgan pareiza. Nevar arī būt visu laiku staigāt ar spilventiņu, ko likt zem dibentiņu. Tā kā tu pakrīt. Jā, viņi vajag, lai tas cilvēkbērns arī bišķiņās dabū atdauzīties ar to galvu ieskrietē leduskapī, lai saprast, ka skriet cietās vielās nevajag. Tā vienkārši tā vadās. Vienkārši vajag to cilvēcisko dzīves pieredzi. Jā. Lai viņai veidojas, iemauca galvu sienā, pasties tētis, labi neraudāšu gadījos. Ja tu skries uķināsi, pierdīs. Jādod bērnam saprast, kas ir kas. Jā. Man tagad pa māju ir viņi skrien, un kam 2 suņi, vai ne? Tad viņi jau nostāties kājās, viņi bija augstāk nekā suņi. Jā. Bet tā, viņi rāpo, viņi bija tā kā suņi. Jā. Viņi nesās tiem suņiem pakaļ, un tiem suņiem ir itīgi zēbē. Jā. Un tie suņi skatās uz manis, tā kā atļauj kaut ko. Jā. Viņi turpina skriet. Mums ar kaķi šitā ir līdzīgi. Jā. Kaķis ir pāris reizes ielicis, un tad es sapratu, pēc tam ir dabūjis un sapratu, ka nedrīkst tā. Šitā ir sarkanā līnija, kur nedrīkst pārkāpt. Tur tā. Jā. Salikts, viss ir pa plauktiņā. Man mājās dzīvnieki kaut kā intuitīvi, jā. Jā, tā kā viņi jūt, ka šitas ir kaut kas tāds, kur suns ir krietni, viņš ir intuitīvāks par šitām lietām. Kaķis viņam ir. Tu man te, ko tu tagad man te aiz astes parāvi? Tūlīt tās dabūsi. Jā. Bet, tad, protams, ka tas viņš nav intuitīvs, bet viņam ir jāiemāc. Ka nevar ar nagiem močīt. Bišķi mierīgāk, ok? Bet ļaujam bišķiņās arī tur tā ar zobiņiem tā viegli, zini? Man ir meinkunds. Zini, to šķirni, tad liela kaķi. Jā. Un viņš ļoti, ļoti uzvedās kā suns. Viņš to staigā līdzi un kaut ko prasa un runā un ņemās. Tāds vēl viens suns. Varbūt tā, ka viņa saprot bišķi vairāk nekā sētas rīžiks no sērijas. Jā. Mums ir pārastais tāds, vienkāršais lauku tāds kaķis, bet, mīļš, protams, vai ne, bet ir tā, ka, sīkais jau tagad ierauga, mīncīts jau mašī pakaļ. Jā, un viņi var pagrābt, un tagad nemāk vēl tur to pai uztaisīt. Kaut kāda sišana vai kaut kas tā. Tas tur neizpratnē, ja skatās, tā kā, es drīkstu viņam, vai kas, ko darīt, kā man tagad rīkoties, vai ne? Man tad tam vienam sunim viens suņu bēg, un tad tas suņu puika, tas perīs, viņš atnāk pie manis, apsēžās, viņš skatās. Tāds, visi dzīve ir beigusies, un kāds tikai klopē viņu. Šādām žēlabām acīm, kaut ko dara. Jā, nesāp jau. Kāds kaut ko tam viņš skatās, un manis, salāts viņu. Kos nevar. Beigts prom, negribās, esmu slings. Jā, cik var. Sēdēšu, skatīšos, kā man tur klopē. Jā. Jautri. Mājās ir pilnīgi cita dzīvība. Cita dinamika ir, jā. Pilnīgi cita dinamika, visu laiku kaut kas notiek. Ir. Man ļoti patika dzīve pirms tam, un ļoti patika dzīve tagad tā kā ir. Tad, kad tev nebija sīkē, nav sīkā, kā tu biji iztēlojies dzīvi ar bērniem? Un cik tālu viņi ir no tās, kāda viņi ir realitātē? Teiksim, kā tev likās, kā ir dzīvot ar sīko? Karoči, savus 36 gadus es darīju savā dzīvē, ko es gribu. Un kad gribu un kā gribu. No sērijas. Un tad ienāca bērns. Un tas, ko es biju iztēlojies, kā būs, es ņemšu tur bērnu, mēs iesim ar rātiem, un tādu idili. Tas viss ir izmetams
vienkārši miskastē. Nekas no tā nebija. Vienkārši pirmie 3 mēneši bija katastrofa manā dzīvē. Es vienkārši nesapratu, ko savu dzīvi iesākt. Es vairs nevarēju vienkārši piecelies, eju sportot, eju skriet, eju dari to, eju šito. Vienkārši viss bija jāsmaina. Un tie pirmie mēneši bija vienkārši mega grūti. Pirmie 3. Un viss, ko es domāju, pilnīgi viss, ko mēs ar sievu darīsim, kā mēs kaut kur brauksim, un mums būs foršs bērnu sēdeklīts, mēs brauksim uz laukiem, mēs brauksim uz manos makšķerēšanas kaut kādos. Klausīsimies mūziku pa ceļam, visi smaidīgi, laimīgi. Visi vienkārši attaisim visus, un visi tās domas ieber iekšā. Tā kā mēs domājam par ģimenes pieaugumu, mums nav vairs nekādu tādu ekspektāciju, vienkārši kā būs, tā darīsim. Bet tas starts bija vienkārši tāds, kā tu esi, zin kā, savā rutīnā, savās ikdienas lietās, vienkārši tas bija tāds, what the fuck. Tev likās, stāstīšu savas dzīves gudrības un mācīšu šo būtni, iet tur naviģēt šajā pasaulē un tur vispār pie pakaļas, ko tur aizver muti vecais, man tur ir savs skriešanas. Viņai ir pilnīgi citi plāni attiecībā uz to, kā notiek lietas. Tas bija tāds, laikam, lielākais aplausiens. Ne aplausiens, bet, kā saka, reality checks. Jā. Savas lietas, kas mums tur bija plāns kaut kur paceļot un mašīnu kaut kur uz Skandināviju. Ieliec bērnu sēdeklītī, viņi sāk bļaut. Kāds tu nevar viņš nav vērts, viņš šitā te, viņš tur sēž, tas sīgais. Tu līdz senčiem nevar aizbraukt, kas ir 2,5 kilometri ātris senči. Kāds paceļot brauciens uz balviem pie vecmāmas tur, pie vecmāmas vispār tur visākumā. Paceļosim pa Skandināviju. Tā kā jā, bet tagad ir ritīgi krūti, tagad ritīgi ir forši, var izbaudīt. Ir. Es arī biju iedomājies, es ņemšu savu, tad, kad man meita bija maziņa, ņemšu viņu līdzi. Tur, kā es braukāju pa Latviju diezgan daudz, man darba darīšanās pa Latviju jābrauk. Es braukšu ar viņu, tur stāstīšu, tavs tēvs, tur bērnībā, tur gaļas kombinātā strādājot, tur veida tur desas uz šitādu veikalu, un tur bija tādi piedzīvumi. Es saku, man rītā jāaizbrauc uz Limbažiem, tur gribi braukt līdzi. Tas ir tik tālu, nē, telefonu labāk paspaidīšu, vai kaut ko, kurš viņai savas draudzenes, savas tur jau vīklapi, naklapi, vispārējais. Tur vispār kaut kādā mašīnā kratīties. Es atceros pats sevi sīko, man likās, nav nekā krūtāka kā fātrim blakus ziliņā kratīties. Pa kaut kādiem tur, viņš tur gāz pa kaut kādiem, patās riņķī pa laukiem, tur pa kolhozu šoferīts bija. Bet tas bija tavs TikToks. Tā bija tā tava viedierīts, tas bija tas interesantums. Tagad ir cits, tur sēdēt kaut kādā mašīnā, kaut ko tur karlaikoties. Tāpēc, ka tu jau no bērnības jau tur kaut kādos polsteros tur jau esi jau sēdējis un viss ir tik ērti, viss tik labi, tā no paša sagras, tā ir. Mūsdienās sēdēt mašīnā sīkiem vairs vispār nav pačota, man liekas. Redzēs, man tagad puika aug, redzēs, varbūt tur būs bišķi savādāk, es tā ceru vismaz. Tu jau viņu vizini kaut kur tagad, tāpat kaut kur jūs braucat. Cik pie dakteru un apakaļ, tā, jā. Man bija tā, ka es vispār nevarēju ielikt tajā bērnu, tā kā vispār tas bija tas. Eko bērnu beņķis ir. Es redzēju. Jā, tas jau ir pa mazu jau. Viss. Tas iet uz pārdošanu. Ja kādam vajag, man ir bērnu beņķis. SS.LV sākās tagad podkāsta vidū. Lūdzu, draugi mīļie. Es arī varētu sākt kaut ko tur tirgot, kaut kādas tur kurciņas un sildītājus. Krāmi visādi tieši svari un kas tik vēl ne. Es jau visu laiku močīnu tajā Facebook marketplace vai kādās māmiņu grupās. Tie ielikt tur to, kaut kādu tur to piena figņu, kaut kādu tur sildītāju. Ieliku tur 8 skatījumi. Es saku, met to cenu uz pusi lejā. Nav jāņem, ka viņi tur krāja putekļus. Vai vienkārši atdod kādam? Atdod, un viņām tur savus biznesu, viņas tur ritīgi tur ņemās un rēcīgi. Tas jau nāk. Plosās. Prasa tur, pa cik šito? Kā man zināt, pa cik šito? Es neko nesaprotu no tā. Tad viņas tur viņas ņemās. Es aiznesu mutrītē dzīvoklī, salu pielādēju vienu istabu pilnu ar saviem krāmiem. Bērnu krāmiem. Viņi man saka,
Nu, man tur darbā vienai varbūt es tur varu kaut ko atdot. Nevis atdot, bet cik tu gribi, varbūt es atdot vienkārši visu nafīgi nevajag. To visu es taču neiešu, domāt kaut kādas tur cenas katram tam produktam, es nemaz neatceros. Tas viss ir gājis tur tādā čumu muģeklī, ka tur tajā brīdī, kad to vajadzēja, tur viss uz ātro notikās. Bet, Mēs kaut kādas lietas... Mēs kaut kādas lietas pieturam, jo tā doma, kad būs vēl kāds, kurš izmantos. Vajadzētu. Vismaz reiz 2 vajag. Mans plāns. Tas, protams, viss atkarīgs no manas sievas un viņas ķermeņa un visām tām lietām, primāri. Kāds 3 vajag. 3. Bet tad jau redzēs. Man vairs nav tāda plāna. Pasarties. Uz šito jau bija tā, opā! Nu labi, skatīsimies. Kaitai? Let's do it. Bet, jo vienu brīdi bija tā, ka, vajag un let's do it. Bet, kā nav tā. Tā jau beigās, labi, ka nav tā nav. Tad dzīvos kā ir. Tā vienā jau kā brīdī. Jā, kačing. Es tā kā esmu ritīgi atvērts. Jā. Varbūt, ja man būtu savādāk dzīves apstākļi, es strādātu algo darbu, kā mēs runājam. Kā mēs runājam, jūs šo nedzirdējāt, pašnodarbinātas personas lielākais bieds ir atgriezties algotā darbā. Jā, pie kā strādāt. Kāds strādāt, ka tev kāds saka, tev tas. Bet par cik tā nav, un viss ir tā, ka plus mīnus tajā jomā sakārtots, es esmu ritīgi atvērts. 3. Let's go, jā. Iesaņojot, bet viss atkarīgs no Agneses, jo tas jau mums tur ir. Tur mīļā tev. Mums jau tur kas tur. Mīļā. Let's go. Kaut 8. Man temperatūra 37, 8. Ieši pagulēt. Jā. Viņai tāds atlaides neviens nedod. Vispār. Nebūs nekāds pagulēt. Nebūs nekāds pagulēt, putru vāri, jā, kaut ko. Jā. Viss no sievietes. Bet... Lai ir izturība. Sievietēm? Nē. Jā. Ne tikai. Arī mums. Jo pirmo gadu viņas pēc tam jāpacieš. Ir jāviec tur žostkam jāviec. Tur ir, jā. Ir ko cīnīties, bet, bet viņas ir jāpacieš. Nevar, nedrīkst nepaciest. Kā man teica, cik tā gudra sievieti, kad viss tas, kas notiek tajos pirmajos mēnešos, tam vispār nav nekāda sakara ar tevi. Jā. Tu tur neesi ne pie kā vainīgs. Tur hormoni un viss pārējās lietas, vienkārši viss ir uzsprāts. Tad tur nav nekāda sakara, kad kāds tev tur kaut ko vienkārši neņem to galvā. Jā. Vienkārši. Ok, labi. Va? Es neko nedaru. Ja no šīs dienas vismaz kaut kāda gudrība jums, draugi mīļie, tad ņemat šito. Jaunie fāteri. Ķipa jaunie. Jā. Vispār jau zin kā. Citi ir jaunie fāteri 18 gados, kur es kaut ko tādu redzu, man liekas tāds, kāpēc? Bet, katram savs. Nē, katram savs. Zini kā, teiksim, es pats esmu, man pašam, teiksim, mana māsai vecāki bija jauni, salīdzinoši. Un tam ir savi plusi. Iedomājies pats, tev, teiksim, tu savu pirmo atvasi palaidīsi tagad dzīvē savā 50-niekā. Jā. Un ja tev vēl nāks tur 2, pieņemsim, jā, tad 58-niekā. Jā. Vai ne? Kaut kur tā apmēram. Savukārt, un tā vēl, ja neaizķerās viņi. Ir kas līdz tricāram pie senčiem dzīvo, zini kā? Un tev jau tūlīt jau 70-nieks, tev viss jau game overs jau. Tu vēl rūpējies par savu 35-gadīgo dēlu. Jā. Un šitā visa padarīšana. Un ir savs šarms arī tajā, kad, jo agrāk jau tas bija pilnīgi normāli. 20-gadīgi un 23-gadīgi, cīnās. Zini kā? Ir tāds teiciens, kam nav dots, tam ar lāpstu neiebērsi vai ar cirvi neiecirtīs. Kaut kā tā tur. Bet kam ir tas veselais kaut kāds saprāts, tad bieži vien jau tas sīkais atnāk, viņš tev uztais tās korekcijas tev dzīvē tā, ka tu
Nu, nav jau variantu. Nē, nu, Būs jau jāmočī. jā, protams, tev nav variantu. Jā. Bet tas, kā es uz to skatos, tas ir mans redzējums, protams, katram ir savs redzējums. Un tas, kādu dzīves kvalitāti un gudrību tu kā vecāks vari nodrošināt tajā svarīgākajā periodā, kas ir tie pirmie 5 gadi. Ja tu esi, nedomājies, tev 20 gadi, tu esi pēc 12. klases, tu esi kaut kādā universitātē, tu esi ar sīko, tev jāpabeidz skola, jānopelna kaut kāda nauda, jāizdzīvo, tas viss. Un tajos 20 gados, un tas pirmais uzrāviens, ka tu kaut kur pats gribi tajā dzīvē tikt uz priekšu. Tev vēl ir tas mazais, par ko jārūpējās. Jā. Vai tu vari nodrošināt to visu, ko, to visu mīlestību, to visu uzmanību, un to visu, sauksim, lai cīsties vārdos arī finansiālo labklājību, ka tu vari tam bērnam nopirkt normālas lietas un nodrošināt normālas dzīves apstākļus. Tad jūs, piemēram, 2-3 gados. Bērns jau visu uzsūdz tā kā sūklis, viņš tāds templates. Jā. Ja tu tur pats atvainojies, pīsies pa dzīvi ritīgi, bērns jau to visu uzsūks. Tas viss veido viņa tālāko redzējumu par lietām, kaut kur tas nosēžās. Tas ir tāds, Kaut kur zemapziņā var būt, jā. tā ir tāda mana lieta, par ko es domāju, kaut ko lasu un cenšos saprast. Un tad man liekas, ka tas labākais variants, nav tāda labākā varianta. Man liekas, ka ir labi tad, kad tu pats esi bišķi nobriedis. Un bišķi no tās dzīves jau esi izvilcis ārā. Zini kā, ir tu nekad, nākotnē nekad tu nevari paredzēt. Skaidrs. Vienam sīkajam tā būs labākā dāvana, un tu viņu uztaisīsi par kapitālu. Jo visu bērnu audzināšanas pamatmērķis ir uztaisīt foršu cilvēku. Dzīvē pēc tam palaist. Tas ir viss tā galvenā tā esence visā tajā. Yeah. Vienu tu vari sačakarēt šādā veidā ar to, ka tu viņam esi nolicis visu bērnībā, vai tas, ka viņam ir bijis viss. Tu viņu vari izlaist un izlutināt pa daudz. Un iedot ne tādu to pirmo impulsu, kad liekas, ka viss dzīvē nāk pārāk vienkārši. Otram tas varbūt savādāk nostrādā. Otram tas nostrādā, ka tu teiksim, redz, kā man fāteris, tur pieņemsim sitās pērās, tad tas ir tas modelis, kurā ir jāiet. Ir tāds, es esmu dzirdējis tādu skarbu teicienu, bet ir viens tāds teiciens, ka nesot labāka dāvana kā nabadzīga bērnība. Nezinu, kurš to gudrais teicis, bet kaut ko tāds dzirdējis. Jā, nevajag dot visu, ja mēs veramies no tā finansiālā aspekta, vai ne? Nevajag tur izlutināt no tā. Bet kas tam bērnam ir svarīgs, jo 2-3 gados? Viņam svarīgs tavs laiks, tavu uzmanību, tavu mīlestību. Tavu klātbūtni. Tavu klātbūtni, tavu klātesamību. Un tas tev ir jādod, tā kā cik tu vari, jo tad beigās izaugs tāds kā es, kurš skraida 17 gados pa māpeli, kož un mēģina pievērst savu uzmanību, darot kaut kādas absolūti debilas lietas, kurām vienkārši nav bijusi tēva mīlestība, jo nebija tēva. Vai vienkārši pietrūka uzmanības. Vai vienkārši pietrūka uzmanības, un tad viņš tur skolā mēģina tur taisīt sūdus, vai pēc tam taisīt sūdus, jo tajā svarīgajā vecuma posmā, kas ir šis tā svarīgā bērnība, šie 3 gadi, 4 gadi, nebija tās mīlestības. Un manuprāt, kad tajā vecumā tev ir jāspēj dot viss no tā aspekta, no tuvības aspekta. Jā. Un ja tu esi pats ausīs līdz sūdiem, un tu pats cīnies, tur mēģini nokārtot tur savu bakalauru vai vienalga ko, tad tu kaut kur to vari pazaudēt. Bet tu to nevari vairs atgūt, 12 gados pērkot mašīnītes. Tu to nekad neatgūsti. Vai iPhone-iņus. Tu to nekad nevari atgūt. Tāpēc tā mana dziļā doma ir, ka tev jācenšas iedot tas maksimums no sava laika. Jā. Un ja tu esi, kā es teicu, pēc 12. klases tikko, fik tev sanāks. Taviem vecākiem, drīzāk bērnu vecvecākiem, tas būs tas laiks ar to bērnu, jo viņiem būs vairāk laika, ko ņemties. Jā. Tev pašam nebūs laika. jāiet skolā. Vai dzīves skolā, kā bija mums. Tā ir tā mana
filozofija. Un tas, ko es esmu sapratis, un tas ir tas, kāpēc es dagu par to visu. Kā viss var pagaidīt tavus jautājumus, ko tu man uzdod par kriķiem vai makaroniem, kurus ēst. Viņš var pagaidīt līdz brīdim, kamēr es tur aiziešu sievai palīgā dibanu nomazgāt. Šīs lietas atgriezīšos, tikšu galā ar tevi. Nu tā. Un tad arī tā biznesa lieta, kad es pateicu sev, ka 3 gadi man tagad būs mēreni. Es nelikšu all-in. Šie 3 gadi būs all-in ar manu bērnu, un tad pēc tam liekšu biznesā. Varbūt es nokavēšu, varbūt es kaut ko sačakrēšu, varbūt, vienalga. Bet tā ir tā mana sajūta, tāpat kā tev sajūta. Jā. Bet tas ir pareizi. Tas instinkts tev vedīs pareizajā virzienā. Katrā gadījumā tāda ir mana dzīves pieredze. Ja es eju pēc saviem instinktiem, viss saliekās, viss kārtiņas saliekās pa plauktiņiem. To mēs varēsim visam vienkārši noskaidrot pēc 3 gadiem šajā pašā vietā vai šajā podkastā. Jā. Mēs parunāsim par to. Un tad Anči teiks, man vajadzēja klausīties tevi, iet all-inā darbā. Tur viss. Vai arī pavisam otrādā. Vai Marti man priekšnieks man. Vai arī es teikšu tev, Esīt, man vajadzēja tev paklausīt. Anči, paldies, kad brauc. Uz šitās foršās nos mēs arī varam nokancelēt. Tiekamies nākošais. Tiekamies pēc 3 gadiem. Paldies tev. Čau. Tā, draugi mīļie. Ar to tad mēs arī nokancelējam šo vakariņu. Davai, čau, pagaidām. Čau.